Mums ir otrā diskusija, un otrā diskusija ir informācija, nav tikai saturs, tā ir ietekme un vara, un tā prasa atbildību. Un līdzīgi kā Zandi teica, domājiet, ko jūs rakstat sociālajos tīklos, par to mēs arī mazliet parunāsim. Šajā diskusijā mēs runāsim par informācijas pārbagātības laikmetu, kurā mēs dzīvojam, dažādi virsraksti, attēli un klikšķi, un tas viss ietekmē to, kā tad mēs jūtamies, kam mēs pievēršam uzmanību. Un tāpēc es aicinu šeit pievienoties un sagaidām uz skatuves Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju Andri Kužnieku. Andris ir šeit. Andri. Sveiciens, Andri. Sveiciens. Kuru vietiņu droši var piesēst? Kur būs ērtāk? Nu, sēdēsim. Strādā mikrofons. Jā, liels. Tad mēs abos tā kā galos atstāsim šādi. Lieliski. Andri, arī tev laimīgi jauno gadu pirmkārt. Kāds vispār ir noskaņojums? Kā ir gads iesācies kopumā? Labrīt visiem. Dzirdēju iepriekšējā diskusijā bija saruna par to, kur ir agrie putni un vēlie putni. Es esmu agrais putns. Es nezinu, kā ar jums, bet jums laikam dzīve piespiež arī būt agrajiem putniem. Agri celties un iet uz skolu, tad baigi negribās. Ne? Tā ir? Kur ir agrie putni? Kur ir agrie? Paceliet rokas, lūdzu. Man tiešām interesē, šis ir pētījums, ko mēs tālāk nodosim Latvijas sabiedrībai. Un kuri no rītiem gribētu pagulēt ilgāk? Tomēr vairākums. Manējie. Brīnišķīgi. Nē, Mārtiņa, gads iesācies ļoti jaudīgi. Šis gads ir ugunīgā tirga gads. Jā, tiešām. Tā kā, un tas man personīgi tas ir mans gads, jā, ik pa 12 gadiem. Es ļoti labi jūtos. Super, tas ir ļoti labi. Mums ir jāparunā par šo te informācijas pārbagātību un par tehnoloģiju pasaulē. Un vispār tehnoloģijas tiešām, tā ir klišeja, ka es to teikšu, bet tāds tiešām ir tehnoloģijas attīstās nenormāli strauji. Ja mēs salīdzinām pēdējos 10 gados, tad tagad jau 5 un 3 un 2 gados jau tas skrējiens ir pamatīgs. Un viena no lietām ir, piemēram, mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts, ChatGPT, Gemini un vispārējais. Un tas bieži tiek izmantots mācībās. Izmantojat mākslīgo intelektu? Mēdzat izmantot? Jā? Nu jā, protams, jā. Bet, es nevaru melot. Es arī mēdzu izmantot mākslīgo intelektu. Bet, redz, citreiz cilvēki izmanto arī, piemēram, kā ārstu, varbūt, vai kā konsultantu un tādās dažādās lietās. Tas var būt spēcīgs palīgs, bet ir arī risks, par ko runā, ka tas varētu būt risks tādai patstāvīgai domāšanai. Varbūt nāk prātā, kā jaunietis vispār var izmantot mākslīgo intelektu tā, lai tas nebūtu tikai, lai mēs nepazaudētu šo te domāšanas spēju, bet lai tas būtu mums kā neliels tāds asistents, bet lai neietekmētu mūsu to, nezinu, kognitīvo funkciju, gudri sakot, varbūt. Jā, tā ir ļoti sarežģīta, bet arī ļoti aktuāla tēma. Tik tiešām, pirms pāris gadiem mēs nevarējām izmantot rīkus, kas mūsu vietā rakstīja diplomu darbus, kursa darbus, varētu uzrakstīt, ja? Kas attiecīgi maina to, ko tad darīt, kādā veidā man mācīties, cik daudz izmantot mākslīgo intelektu, tātad šos ģeneratīvos teksta ģeneratorus, ja, cik viņi ir labi un kā nepazaudēt tik tiešām tas, ko tu teici, Mārtiņ, to, ka mums ir jālasa, mums ir jādomā. Ja mūsu vietā to darīs tikai mākslīgais intelekts, tad mēs pazaudēsim to spēju. Tas tā kā, ja tavā vietā kāds cits skries, tad tava muskuļi neattīstīsies, vai ne? Līdz ar to, tas, ko es varu teikt, ka viena lieta ļoti svarīgi ir, piemēram, jūsu gadījumā, manuprāt, zināt spēles noteikums. Es zinu, ka Latvijā ir tāds droši interneta centrs, un droši interneta centrs pāris mēnešus atpakaļ publicēja vadlīnijas izglītībā, kā izmantot mākslīgo intelektu. Un kas ir svarīgi, ir zināt spēles noteikums. Ja? Piemēram, tas, kad skolotājs pasaka, šim uzdevumam jūs drīkstat izmantot čatiņu vai nav ko. Bet šim uzdevumam jums pašiem jādomā. Un tad, protams, ir jautājums, cik godīgs es esmu pats pret sevi. Ja? Es rakstu kaut kādu pārspriedumu, ko jūs rakstat, pārspriedumu domraksts, un es pats to rakstu, es neizmantoju čatiņu. Bet citreiz, ziniet, es nezinu, piemēram,
ātrumā vajag izlabot angļu valodā artikuls, nav laika pabeigt e-pastu, iemet čatiņā, viņš tev skaisti salabo, ja? Ļoti labi, nu tu kļūst efektīvs, jo man liekas, ka ir jāatrod balans starp to, kur šis mākslīgais intelekts var palīdzēt arī mācībās, kur tas ir galīgi nederīgs, nevajadzīgs. Un šādi tad varbūt var, nu jūs paši zināt, kaut kur gatavojoties ar čatiņu var iebraukt auzās, vai ne? Viņš iedod kaut ko pilnīgi nepareizi, ka, piemēram, valsts prezidents ir nevis Edgars Rinkevičs, bet iepriekšējais Egils Levits vai Raimonds Vējonis, ja, un jūs ierakstat kursa darbā vai kaut kādā mājas darbā, un skolotājs saka, jā, tiešām tu nezini, kas ir valsts prezidents. Tā kā, nu, es domāju, ka ar to jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Vēl viena lieta, mākslīgais intelekts arvien vairāk parādās lielajās platformās, nu, tātad tajos sociālajos tīklos, ko jūs izmantojat. Ko jūs izmantojat? TikTok droši vien, ja? Facebook mazāk. Nu, mēs jau pavecāki, mēs biežāk Facebook, Instagram, nu, Instagram visi izmanto. Bet tā lieta ir tāda, ka šajās lielajās platformās arvien lielāku lomu spēlē mākslīgais intelekts, kas veido algoritmus. Un tas var ietekmēt vienu no jums individuāli, bet īstenībā tas risks kopumā mūsu šodienas pasaulē, Eiropā, Latvijā ir, ka šie algoritmi mērķē informāciju un var ietekmēt domas, var ietekmēt vēlēšanu rezultātus, var ietekmēt jūsu noskaņojumu. Un viņi, protams, ir ļoti gudri, viņi mēģina apsteigt cilvēku, ja? Un tas ir milzīgs risks. Un otra lieta, ka mākslīgo intelektu attīst arī, nu, mēs viņus saucam par nedraudzīgām autoritārām valstīm. Tad sanāk, ka tā būs tāda kā cīņa, ja, starp labo spēku mākslīgo intelektu un slikto spēku mākslīgo intelektu. Ja. Es nesaukšu valsts vārdos, bet skaidrs, ka viņas to izmantos un jau izmanto pret mums, lai manipulētu ar mūsu domām, lai sētu šaubas, lai pateiktu, ka demokrātija ir slikta, ka Eiropā visi ir kādi tur nekādi un ekonomika brūk, visi ir ielās un tā tālāk. Tas ir ārprātīgs risks. Un mums ar to jārēķinās. Eiropas Savienības līmenī un Eiropas komisija, kas ir tie soļi, ko dara un kā pamazām tas viss tiek regulēts? Jo šobrīd ir tā kā, es kaut kur dzirdēju tādu salīdzinājumu, ka šobrīd internets, nu labi, agrāk tas bija vispār kā mežonīgie rietumi, bet vēl šobrīd mēs tomēr esam tajā fāzē, kur ir tie mežonīgie rietumi un tikai pamazām sāk regulēt visas šīs lietas, un mēs pat nevaram visticamāk iedomāties, kā būs pēc 20 gadiem. Jā, tieši tā. Nu, ja mēs skatāmies, piemēram, mākslīgo intelektu, tad Eiropa ir pirmā valstu savienība, kontinents, kur ir zinām mākslīgā intelekta regulēšana. Ir tāds mākslīgā intelekta akts, nu, tātad Eiropas Savienības likums, nu, kas uzliek par pienākumu tiem, kas darbina tos čatiņus, ievērot cilvēku privātumu. To kādā veidā glabā datus, kādā veidā, teiksim, šis mākslīgā intelekta rīks strādā ar jauniešiem un tā tālāk. Tā ir ļoti labi. Otrs vēl ir tāds digitālo pakalpojumu akts, kas ir Eiropas Savienības rīks, nu drusku regulēt un ietekmēt. Un šad tad arī sodīt tās lielās platformas. Starp citu, pavisam nesen nedēļas sākumā te ir tāds liela ņemšanās, varbūt arī esat pamanījuši, ja, ka Groks izģērba sievietes. Ja. Nu, respektīvi, nu, ir tāds Groks, kas ir X-ā un vēl, jā, nu, ir tāda kustība, kur pieliec bildi, ja, un tad tu saki, Grok, lūdzu izģērb šo sievieti. Jā. Un īstenībā Eiropas komisija pagājušās nedēļas sākumā teica, ka izmantojot šo digitālo pakalpojumu aktu, tiks uzsākt izmeklēšana. Un īstenībā X-am tiks pavēlēts apturēt šādu veidu darbību, jo tas, protams, ir absolūti nepietiekami. Es saprotu, ka bija ļoti liels sašutums no Zviedrijas, tāpēc, ka Zviedrijas premjera vietniece tādā veidā, nu, varētu teikt, pazemot. Ja? Un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen pateica, ka mēs sāksim. Arī pavisam nesen sodīja ar drusku vairāk kā 100 miljonu eiro sodu, jo tur arī bija tāda zinām viltība. Jūs zināt, ir tie labeli, tāda zilā zīme.
ja? Jā. Kur it kā ir verificēts konts, bet īstenībā viņi vienkārši tirgoja to, kas arī nebija īsti godīgi. Ja tu nevis verificē un saka, ka Mārtiņš nopērk to. Varbūt nav Mārtiņš. Un es varu izlikties par kādu citu, nopirkt, verificēt. Precīzi. Jā. Nu, tā kā tikai daži piemēri, ko Eiropa dara. Jā, daudz saka, Eiropa pārregulē, bet tas jau no otras puses ir mūsu pašu labumā, jā, lai aizsargātu mūsu tiesības, mūsu privātumu un tā tālāk. Domājot par to algoritmu, kurš šobrīd gan apzināti, gan neapzināti kaut kādā veidā īstenībā diezgan pamatīgi mēdz ietekmēt mūsu dzīves, ir kaut kas, ko jaunieši var ņemt vērā un paturēt prātā, ka ir tāds algoritms, bet kaut kādā veidā varbūt, kā saka, pat neuzķerties arī neapzināti tam. Jo lietojot sociālos tīklus, varbūt mēs pat nepamanām, kur patiesībā tas algoritms jau sen ir ietekmējis mūsu domāšanu. Bet mums šķiet, nē, mēs esam ļoti neatkarīgi. Īstenībā es esmu pats par sevi un nekas neko nav ietekmējis. Bet īstenībā tas jau ir nostrādājis. Es domāju, ka ir tā, ka mēs katrs dzīvojam burbulī, zināmā. Es dzīvoju savā burbulī, es atvaru X, un man Xā ir informācija droši vien par to, kam es sekoju līdzi politikai, Eiropas lietām un tā tālāk. Jūs esat TikTokā, es tur visu laiku tur scrollējat, jums savs kontents ir. Manuprāt, iespējams, ka ir drusku brīžiem jāatslēdz, nezinu, jāatver Delfi LV, jāpaskatās, kas tur ir. Jāapskatās no rīta, ko Mārtiņš ziņās stāsta, vai ne? Ieslēgt televizoru vakarā panorāmu. Ko tur stāsta, kas pasaulē noticis? Man liekas, ka ir svarīgi izmantot dažādas informācijas avotus. Jo, protams, ka mēs nevaram, man arī ir 3 jaunieši tādi paši kā jūs. Nevaru, tas būs ļoti nepaplāts teikt, sakot, ka jums jāsamazina telefonu lietošanu, beidziet tās datoru. Avīzi. Paskatīties dažādus avotus un mēģināt paņemt tādu vidējo principā un šo te kritisko domāšanu šādā veidā trenēt. Jā. Tieši tā. Un svarīgi, lai viss ir balansā. Un vēl viena lieta, par ko gribējās parunāties, digitālā pēda. Digitālā pēda ir šī visa informācija, ko mēs par sevi atstājam internetā, apzināti vai neapzināti. Un tā var saglabāties daudz ilgāk, nekā kā mēs varbūt gribētu, lai tas tā notiek. Kā veidojas šī digitālā pēda ikdienā un kāpēc, piemēram, jauniešiem, arī mums tā skaitā, ir svarīgi domāt par to šodien? Es domāju, ka tehnoloģijas ir visur un tik tiešām izejot jau uz ielas, ir jārēķinās ar to, ka kāds kaut kur viņiem, ka jūs paaugstieties drusku, droši vien būs jāzina, ka visa vecerīga tiek filmēta, ja Rīgas pašvaldības policija filmē. Un līdzīgi arī tas, ko jūs rakstat komentāros, varbūt pat anonīmos, to visu var atrast un ieraudzīt. Ja? Un, kā mēs zinām, par to arī ir atbildība. Līdz ko tu raksti kaut ko, kas ir aicina uz vardarbību, valsts varas gāšanu un tā tālāk, vai atbalstot Krievijas iebrukumu Ukrainā, tur jau pat kriminālsots iestājas. Ja? Līdz ar to es domāju, ka tad, kad mēs augu, mums bija daudz brīvāk, protams, ja, jo tā pēda bija tikai tāda, kā saka, nedigitāla. Ja. Ja mēs te jokoju ar vienu kolēģi, viņa dēli, braukā tur drifto ar bembiem, ja, tur ziema tagad izcil, vai ne? Bet, saka, jā, bet vajag jāskatās, kaut kur kāds nofilmēs, dabūšu sodu. Tad mēs to darījām. 25 gadiem mēs to darījām, tad mēs nefilmējam, jo nebija ko nofilmēt. Tas tā joks, protams. Es domāju, jādomā līdzi noteikti tās, ko jūs rakstat, darat. Viss ir atrodams, pieļauju, ka izdzēstie meseģi, ziņas arī ir atrodams un tā tālāk. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Protams, ka naida runa un tās lietas, tas ir, jā. Var uzrauties uz nepatikšanām.
viena no lietām, kas bija tika apstiprināta, tas jau kādu laiku ir atpakaļ, bet par ko arī cilvēkiem sākumā bija tādas mazliet šaubas, šis te GDPR, šī te regula. Tagad man šķiet, ka cilvēki jau ir pieraduši, ka ir šāda regula. Ir kāds varbūt komentārs par šo te regulu, ka tagad tā ir pieņemta, un tas arī ir varbūt bijis liels labs solis, lai aizsargātu mūsu privātumu tādās ikdienas situācijās. Absolūti, datu aizsardzības regula, jā, ir viedokļi, kas saka, ka tā ir liela birokrātija, ņemšanās. Man bija piemērs tikko no manas dzīves. Braucu ceļojumā uz Ziemassvētku, tepat uz Spāniju, un noīrēju Bookingā dzīvokli. Man izīrētāji saka, atsūti lūdzu visu iemītnieku pasu kopijas. Es domāju, kārtībā. Viņam raksta tam Spānim, es saku, bet paklau, saskaņā ar datu regulu. Man nav jādod tev pasu kopijas. Es varu aizsūtīt tev pasas numuru, dzimšanas datus un vārdus. Viņš raksta, jā, tiešām. Tā laikam mums arī tā Spāņu turisma aģentūra rekomendē, bet man bija tā vieglāk tur tajā datubāzē kaut kur jāievada. Tā kā zināt tās savas tiesības. Viņš pateica, nesūtīšu. Kāpēc man jāsūta manu bērnu, manas sievas pasas kopijas? Nē, nedariet to. Šī ir īstenībā laba lieta, labi, ka ir uz ko atsaukties. Tas ir patiesībā ļoti svarīgi. Mums ir atkal laiks ļoti ātri paskrējis. Varbūt ir noslēgumā kāds ieteikums visiem jauniešiem, visiem tiem, kas skatās, varbūt šajā gadījumā nevis tieši par šo te informāciju, bet tieši izvēlēties savu ceļu, ko tad darīt tālāk. Varbūt no personīgās pieredzes. Tagad arī karjeras ceļš ir bijis jau kādu laiciņu, ir nostabilizējies un nostiprinājušās šīs visas sajūtas. Varbūt ir kaut kāds ieteikums, kā tad saprast, ko īsti darīt tālāk. Es domāju, ka pirmkārt jābūt drosmīgiem. Pasākums ir rosināt tev, tātad rosīgiem, rosināt sevi, rosināt citus. Jābūt drosmīgiem. Ziniet, es domāju, ka pieļaut, ka daļa no jums arī iespējams nezina, ko es gribu darīt, tad pabeigšu vidusskolu. Un tas ir normāli, bet es domāju, ka ir svarīgi laba izglītība. Manuprāt, ļoti svarīgi ir valodas. Ja jums ir iespēja un talants un varbūt arī gribas spēks mācīties valodas, tā ir fantastiska lieta. Tās atver. Pats man nācās iemācīties franču valodu vecumā, kas bija jau pirms 30. Es esmu ļoti pateicīgs. Viņš būtu skolā mācījies, un viņš nebija tāds iespējas, būtu daudz vieglāk. Tā kā, lai jums veicas mācieties, esat gudri, esat pratīgi digitālajās lietās, izmantojat mākslīgo intelektu, bet saprātīgi, un varbūt mēģiniet arī lasīt grāmatas. Brīnišķīgs ieteikums. Liels paldies! Tiešām. Lai viss izdodas, veiksmi darbos. Paldies Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājiem Andrim Kužniekam par šo te sarunu. Brīnišķīgi. Mēs varam vienu fotogrāfiju uztaisīt arī. Jā, palūkšu jūsu aplausu šajā brīdī. Paldies jums!